Paldies, ka atbrauc. Jā, ciemos labi atradi Malduguņu 2. Prieks tevi redzēt, Andrij. Jā, viss ir skaidri un gaiši, bet, atbraucam, viss kārtībā. Tu jau pats skaidrs un gaišs cilvēks, tad jau skaidri un gaiši varēja atrast. Jā, ik pa laikam tiekamies ar tevi Ķīpsalā, bet šeit mēs esam, pirmo reizi. Gribētu tev uzdot jautājumu, kā tu pats sevi vispār raksturot, ja no malas jau tev? Kas ir Vasilijs Strelkovs? Parastais Latvijas pavars, kurš diezgan daudz gadu strādā, kurš nodarbojas ar sportu, cenšas to saglabāt, sameklēt to zelta vīde, lai būtu darbs, ģimene, sports. Jā, es skatos tev tādu pavārnīcu uz galda, tev bišķiņ apsūbējuši. Atceries to laiku, kad tu viņu dabūji? Jā, protams, 2008. gads, 2007. gada man pietruka 1 punktu. Zomers toreiz bija pirmais, un es 2007. gada jau risināju galvā, ka 1 punkts, un sāku trenēties, sāku lasīt vairāk grāmatas, jaunas kaut kādas tehnikas, inovācijas, vēl kaut ko, un es jau savā galvā risināju, ka 2008. gada būs mans tas pavarnīca. Tad tev bija sudraba medaļa, jā, pirms tam? 2007. gada man bija sudraba medaļa, Zomersam bija zelta medaļa. Bet tev vispār ir tik daudz medaļas, ļoti nopietni. Es dzirdēju, tu arī ne tikai Latvijā, konkursos, esi piedalījies. Mēs pārstāvējām ar Latvijas komandu, bija kādreiz ļoti tādi starptautiskie Baltijas kulinārija zvaigzne Pēterburga. Mēs braucam ar 2 vai 3 reizes ar to komandu piedalīties, aizstāvēt Latvijas godu Pēterburgā. Jā. Man medaļa nav līdzi, bet es arī tajā konkursā kādreiz piedalījies un dabūju 2. vietu. Jā, un paldies. Jā, tajā laikā man Kaspars Jansons, Māris Jansons palīdzēja trenēties. Kas bija tavs mentors, treneris pavāru konkursam Latvijā? Latvijā, pirms Latvijā, mēs strādājām 2007. gadā, atverām akvārijus restorāns un Dmitrijs Magi. Jā, tas ir viņš tagad ir, kur ir Eleven Madison parka, viņš kā sušefs, un viņš bija kā sušefs, un tagad Londona viņš ir kā headšefs, tur galvenais. Jā, un es redzēju, tajā brīdī viņš strādāja virtuvē 13-14 stundas, un vēl palika pāri, lai visu to sagatavotu konkursam. Un viņš toreiz, 2007. gada, dabūja pirmo to zelta medaļu, un viņš bija traks. Viņš joprojām, man liekas, ka viņš ir traks, jo tas ir igaunietis, kurš iemīlējas Latvijas meitenē, kurš atbrauca šeit, viņa dzīvoja, pēc tam viņš aizbrauca uz nomu, uz praksē, un pēc tam viņam piedāvāja darbu noma, un viņš aizbrauca 2007. gada beigā, viņš aizbrauca uz nomu strādāt. Tajā brīdī viņš bija tāds cilvēks, kurš man protams, mamma un ģimene. Pastāst par mammu. Mamma tev pēc profesijas ir? Man mamma arī pēc profesijas. Mums ir tā kā ģimenes. Man ir krūsmāte, ir šefpāvarē, gan tehnologs, gan mamma ir pabeidza. Kādreiz bija Hanzas tehnikums, pabeidza gaļas to pārtikas un rūpnīcas bez tehnikums. Bet, protams, kā, nekur nebūs garšīgāk. Neviena pasaules restorāna tā kā pie mammas. Mammas garša būs vislabākie kotlētas vai vislabākais vīsta vai vēl kaut ko būs tikai pie mammas. Tas ir viennozīmīgi. Jā, mammas gatavotais ēdiens būs vislabākais. Tad kurš ir tavs, varbūt, ēdiens no bērnības? No bērnības es tā kā Baltkrievē piedzimuši, man visvairāk tomēr kartupeļi. Parasti cepti kartupeļi, nezinu, ar sipuliem, ar dīliem, un parasti kaut kādu kotlētas, tas ir, man liekas, ka labākais tāds, un salāts, parastais salāts ar gurķi, tomāti un skabais krējums, tas ir mans, laikam tāds Tas mums līdzīgi ir, jā, tas ir parastais, tas ēdiens, bet ļoti garšīgs tāds. Mamma vēl strādā virtuvē? Man pagājuši gadu nomirē. Diemžēl man ar mammu pirms 3 gadiem ir mirusi, kā es saku, cep kotletes tur augšā debesīs, bet, vismaz tad, pateicoties mammām, esam mēs un jāturpina tālāk. Tu ģimenē, es zinu, ka tev 2 dēli ir. Tu gribētu, lai viņi būtu ar pavāri? Nē.
Ne. Es nevienam negribu. Es mācu, man vecais dēls Dāvids ļoti palīdzēja. Viņš vēršāts, mēs cepam omletu, tur kaut ko olas tīrīt vai kartupeļus mīzot vai vēl ko. Viņš ļoti tāds, viņam ir iedvesme tā, teicis, ko tu dari, davai, es tev palīdzu. Es teicu, protams, dēls, bet ne, es gribu, ne. Jā, es arī vienmēr saku, pavārs ir tāda profesija, ar kur jārēķinās, kad viss atpūtīsies, tu strādāsi, jā. Un ik sevišķi svētku laikā, pats es strādājis, jā. Ziemassvētki ir, jā, jaunais gads, jā, visu laiku ir jāstrādā. Bet varbūt kādi hobiji tev bez darba ir? Principā man visu laiku patika skriet, un no jaunībā man bija dambrete un šahu. Man tēvs ir ļoti izcils dambretists top Latvijā, jā. Vot, un dambrete bija gan uz Latvijas arī braucu, gan 3 vai 4 reizes bija, laikam, Jūrmalā pirmo vietu dabājuši, bet dambrete viņa tev, zin kā, tas ir smadzeņu kustība, teiksim tā, tev ir skriešana, tas ir vairāk fiziski, teiksim tā, jā, bet dambrete, tas... Dambrete. Tad tev patīk tādi individuālie sporta veidi, jā, kur tu pats atbildi par to, ko tu dari, jā? Klausies, es diezgan daudz arī nospēlēju, man liekas, 3 vai 4 gada futbolā. Tādā tomēr komanda arī. Futbolā arī spēlēju, jā, bet pēc tam, zin kā, viss tā, vajag mums tagad sameklēt to zelta vīdi, lai pietik tev laiku. Vot skriešana paša rīta piecelies 6, 5, nezinu, tur noskrien 5 vai 10 kilometrus, un tu esi laimīgais. Tu jau kaut kāds adrenalīns tev asinī jau iet uz visu dienu. Tu ap 6 celies katru dienu? Plus mīnus. Es arī 6 ceļos, tu zini, ka es arī tik spēcīgi, kā tu neskriet, es vairāk tādā hobija līmenī, jā. Tas man arī ir hobija līmenis, jo, teiksim, tā ir pazīstami, kuras skrien kilometru par 2,50 vai 2,50 par 3 minūtēm. Man tas ir kā kosmos. Jā, varbūt pasaki, kādu produktu tu nekad neielaistu savā mājas vai restorānu virtuvē iekšā? Diezgan surprise. Tu zini, laikam... No Zviedrijas ir Surströming, kurš tās... Siļķi. Siļķi, jā. To nevar laist. Man ir viena bunča mājā, tagad es viņu gribu attaisīt vaļā, jo tas ir tas vienīgais ēdiens, ko es neesmu apēdis. Es biju Taizemē, tur ir bijuši dzīvi kāpuri, visu kaut ko, žurku kūpināt. Bet man attaisīt to siļķi vaļā, jo tur ir dažādi, kā viņi taisa vaļā. Var zem ūdens taisīt vaļā, bet man attaisīja viņu Zviedrijā. Dor Blue Sears reiz 10 smarža, un es, kad ieliku mutē, es to siļķi nevarēju norīt. Tagad es nākošreiz viņu taisīšu vaļā ūdenī, jau mēģināšu ar kartupeli un apēst, bet smirdēja viss. Dieva dēļ netaisiet to siļķi tikai dzīvoklī vai restorānā, tur visi beigas. Un arī man bija pieredze, ka mēs toreiz strādāju 36. līnijā, un Lauris teica, ejiet jūs ārā un uz ielas lūdzu atveriet. Un mēs atveram, es pamēģinu apēst. Jā, it kā to ēdi, pēc tam viņa aizgāja, tomēr nē. Tas siļķi tā tad, nē. Tas ir vienīgais, bet vispār gan duriāni, kurš smīr tās auglis, jā, bet viņam ir ļoti laba garša. Zem tā smaržas ir garša, tomēr ir ļoti laba. Jā, varbūt atgriezīsimies bišķiņ atkal vēsturiski pie tā konkursa. Pirms konkursa, kā tu biji un kā konkursa varbūt tavu dzīvi izmainīja, bija kaut kāda, teiksim, uzlabojuma, vairāk darba piedāvājuma vai lielāku algu varēja prasīt? Toreiz 2008. gadā mēs tikko nesen atveram Nordic Hotel Bellevue, un man tur bija šefs, kurš bija Hotel de Roma, kadreiz mēs strādājām, Jens Ramke. Viņš man gatavoja tam konkursam 2008. gadā, viņš man gatavoja jau. Ja, un pēc tā konkursa, jā, protams, tev ir vairāk šaurāk pazīstamais loks, teiksim tā, vairāk bija, protams, bija darba piedevumi aiziet kaut kur citur par šefpavaru strādāt, un man ļoti bija labs tāds, tie igauniešie saimnieki bija, gan arī prēmijās bija, gan arī algas pacelšanā bija, teiksim tā, cepru nost viņam, zin kā. Bellevue, tas ir maritīms, jā? Nē, Nordic Hotel Bellevue preti Origo stācijai. Kādreiz viņš saucas Nordic Hotel Bellevue, pēc tam kaut kāds tur parpirkā vai vēl kaut ko tur aizgāja vēsturē. Tad tevi novērtēja tomēr darba vieta, jā? Cepru nost, jā, liels paldies viņam, jā. Un, zin kā, konkursā tev ir tāds adrenalīns iekšā tur asinī, tā kā
Es zinu, Tev rokas strīds, visu tu nezini, ka tu vari to darīt mājā vai virtuvē, tu 100 reizi tu vari nogriezt vai vēl kaut ko, bet tur ir tā, visa tā publika, diezgan daudz cilvēku, tur žūrijā tev skatās, kas tev tur ir misinē, kas tev tur ir leduskapī, vai tu pareizi visu nolika, vai tur tā, bet cilvēkam vajag to, zin kā, ja tu pats nepiedalījies, ja tu varētu būt labākais pavars, nezinu, savā virtuvē, bet aiziet citur, cita vieta, tā ir paša panna, savādāk cep. Jā, viss ir savādāk. Tāds pats katls savādāk vārā, man liekas, ka tur, ka tās ūdens vāras savādāk vai vēl kaut ko, un tev katra momenta vajag, ja tev nesanāca tā, kas būs tā, un tā tālāk. Bet tu konkursā visu izdarīji kā vēlējies, vai tev bija kāda kļūda? Man liekas, ka tu toreiz visu izdarīji tā, kā gribēji, bet man liekas, ka tu vienmēr savu pēc konkursa tu pats kritizēji. Вот tur centimetru varētu, вот Dima Magi, kā viņš gatavojas, viņam viss ir kā perfekcionists, viņam viss ir sagriezts pēc centimetriem, tur viss ir ideāli. Un tu visu laiku, pats par sevi, pēc tam tu vakara domā, vai es visu izdarīju, bet toreiz bija 2008. gads, bija ļoti tāds stipri, tur Tomas Godiņš, Artur Freiberg, Taras Dudenga, tur visi tie, Maris Sastiņš, toreiz tāds Artur Taškans, tur bija visi, kur ir mūsu slavenie šefi, toreiz 2008. gads bija tāds, diezgan stiprs tāds konkurs. Jā, bet tas arī bija 7. mums bija krīze, bišķiņ, te sākās valstī, un viss varēja vairāk gatavoties, ja bija laiks. Tev ir kāds gastronomiskais ceļojums bijis kaut kur, varbūt, kad tu esi braucis speciāli kaut kur ēdis ārpus Latvijas ar kādu mērķi, ar ģimeni vai viens pats? Es cenšos visu laiku, ka kaut ko kulinārija kā moda, viņa arī nestāv uz vietas. Viss mainās, viss strauji mainās, visas tendences, visas tehnoloģijas, tev vajag, ja tu dzīvo un strādā vairāk nekā 20 gadus, tev vajag sekot līdzi. Tev vajag visu laiku mācīties. Ir tāds teiciens, ka gudrs cilvēks, viņš visu dzīvi mācās. Visu kaut kādas zināšanas, lasīt grāmatas un tā tālāk. Protams, obligāti vajag aizbraukt Itālijā, apskatīt. Mēs bijām Parmā reģionā, jo mēs vinējām vienu reizi San Pellegrino konkursā, un mums bija ar Eriku Dreibanu un vēl vienu šefpavaru mēs bijām Milāna. Pēc tam no Milāna mēs skatāmies, kā taisa Parmu, kā taisa pēc tam, kā taisa īsto mozzarellu, kā burratu taisa, visas tos mēs visu to parmezānu kā taisa. Tev vajag, ja tu gribi kaut ko sasniegt, ja tu gribi gatavot ar dvēseli, protams, tev vajag visu laiku kaut ko mācīties. Nē, jāmācās, es domāju, visu mūžu ir, un tur bez tā nevar nekādi. Kā es saku, man arī vēl jāmācās vadīt personāls, kaut gan liekas, ka Hercogs, tur viss notiek, bet visu laiku ir jāstrādā. Tas ir dzīves organisms, kurš visu laiku mainās. Kā tu varbūt pavāri? Es uzzināju, ka tu esi 30 gadu drīz virtuvē, būs... 94. gads, tas ir sākuma 30. kulinārijas skolā, Jūrmalas filiālē, kad es iestājos, bet mums bija tā, ka mēs nedēļu mācāmies, nedēļu bijām praksē. Un 95. gada kādreiz no jomas sākuma bija, es vēl pastrādāju vecajā orienta, kad bija jomas iela vīdu. Un pēc tam pastrādāju tā orienta 25. gada, kurš arī Jans Sultāna atveras. Tas bija arī tā skola no PSR laikiem un jau jauna Latvija, jauna neatkarīga Latvija, teiksim tā. Bet tā Saša un viņa mamma bija, viņi kādreiz Jūras Perle atvera. Un viņi strādājuši Jūras Perle. Un viņam ir tāda pieredze bija, ka kā pareizi tīrīt gaļu, kā pareizi tīrīt zīvi, kā tur ir tādi, monstri, teiksim tā, monstri. Protams, ka virtuvē bija arī visi savi joki. Teiksim tā, visi tie sušefi Milana un Bore kādreiz tur strādāja. Viņa teica, tāds joks bija, kad tu sildi zupu. Ar to kausu, uz kuru pusi vajag? Pa labi vai pa kreisi? Un tu apstājies vai nezinu. Ja slikti uzvedēsies, mēs tev aizvedēsim sausu noliktu, tev vajag makaronus tur jāpuš tajā gaisa, viss tāda, bet tāda pieredze, ka diezgan laba pieredze, diezgan tie stipri šefpāvari, no kuriem vajag varētu iemācīties.
Tad tā bija pirmie šefi. Cik tu gadu nostrādāji pirmajā darba vietā vai prakses tev? Tas mums bija prakse. Pirmā darba vieta, es principā nostrādāju 95. gadā. Tas bija Rīgas Jūrmala, tagad ir Baltic Beach. Jo mēs principā palaidām uz atvaļinājumu vasaras sezonā pavaras. Tur ir tā bija. Kādreiz tā pansionāts bija. Un kā cept pankukas uz 6 panniņām, kad tu pirmo reizi to ceptev. Jā, tas ir, kādreiz taisīja. To es arī atceros, kad man bija prakse, jā. Bet kā tu vērtē varbūt pavārus, kas tagad ir virtuvē atnāk un kāds bija, teiksim, gadus 20 plus apakaļ? Kā ir vispār mainījusi, virtuve, kā ir mainījusies? Man tagad ir tāda bija, ka praktikanti atnākuši. Kādreiz bija praktikanti, kuri atnāca uz virtuvē. Mēs runājam ar viņu. Viņi kādreiz gribēja 1000 eiro. Tagad praktikanti man, kad atnāca uz virtuvē, viņš tagad grib 2000 eiro neto saņemt. Ja viņš grib saņemt 2000 eiro, tad es savā galvā domāju, tad cik es gribētu tagad dabūt. Un, zin kā, tagad ir bišķiņ tā pamainījies visi tie cilvēki, jo kādreiz 20 gadi atpakaļ bija kaut kāds, nezinu, vairāk interesi cilvēkiem. Cieņa vairāk arī bija. Jā, kaut kāda liesma, kaut kāds uguns iekšā, un bija cieņa priekš tomēr, veciem cilvēkiem un tā tālāk. Tu mājās ar kaut ko gatavo, godīgi? Godīgi, jā. Pelmeņus uzvar ar makaroniem vai kaut ko? Šodien pelmeņus arī uzvarēja. Nopietni, man atnāca Dāvids no skolas, viņš teica, es gribu pelmeņus. Es teicu, protams, nav problēma, jā, tūlīt uzvarēšu. Man ar leduskapī taisa tur mājas pelmeņus, stāv parasti 10 plus kilogramu pelmeņi, un es cenšos, vienreiz nedēļā, pelmeņus uzēst. Bet, uzturam jau, tu jau gan labi izskaties no skriešanas, bet tāpat uzturam ir jāsako līdz. Tu sako bišķiņ, ko tu ēd, cikos ēd. Man liekas, ka tu zini, ka es kādreiz, man sanāca tāds gadījums, ka es katru gadu, tur man bija gavenis, jo es esmu pareizticīgs, man bija gavenis. Un man sanāca tāds viens nelēmes gadījums, kā bija ugunsgrēks. Un es ieskrēju tajā ugunsgrēkā un izglāboju cilvēku. Un izņemu ārā no ugunsgrēka cilvēku, kamēr atbrauca ugunsdzēsēji, un pēc tam palika slikti, saelpojas ar to tiem dūmiem. Jā, un aizbraucu uz Gailera-ezers. Jā, tas ir Covid laikiem, un tur taisa asina analīzi uzreiz. Un man uzrādā, ka 30 vai 40% mīnusa dzeļš. Dzels? Jā, dzels mīnusa. Un tā atnāca daktore un teica, klausies, vai tu esi vegāns, vai tu kas tu esi? Es teicu, nē, es vienkārši, man ir gavenis. Viņa teica, mīļais Dievs, cilvēks, paskaties, kas notika ar tevi, ja? Tev vajag, ēst gaļu. Ja? Normālam vīrietim vajag ēst gaļu. Un es sapratu, ka vajag tomēr katru gadu iet, vienreiz gada vajag aiziet un nodot asins analīzi. Asins analīzi viņš tev parāda, kas tev pietrūka, kāda vitamīna. Ja cilvēks pats neseka līdzi, pēc tam būs, kaut kādas, grūtības. To super, tu esi pat izglābis cilvēku, ja? Tas sanāk pāris gadus atpakaļ, ja tu saki Covid. Pāris gadus atpakaļ sanāca, nākamā diena bija reporteri, bija tāds reportāžs, bet pēc tam atbrauca ugunsdzēsēji, pēc tam gribēja apbalvot, tā apbalvošana dēļ birokratijas, viss tās, bet es tā, zin kā, es tāds neņemu galvu tā. Ko tu vispār ieteiktu topošajiem pavāriem vai kaut kādu savu novēlējumu viņiem, tādas kaut kādas top lietas, ko viņiem vajadzētu darīt labāk vai kā attiekties pret virtuvi, lai viņus vairāk cienītu tos jaunos varbūt? Tu zini, es gribēju teikt visiem jauniešiem, ka mums 20-30 gadi atpakaļ nebija tik daudz internets, nebija Instagram, nebija visi tie saiti, kuri cilvēki var uzzināt jebko. Principā, ja tu gribēji uzzināt kaut kādu receptu vai vēl kaut ko, tu vari aiziet un apskatīt un tā tālāk. Bet tā cieņa priekš vecajiem cilvēkiem vai cieņa, teiksim tā, man liekas, ka tas ir kultūra, no ko devuši vecāki savam bērniem. Kā viņi iemācījuši, teiksim tā, ko tu ieguldēji savus bērnus, un pēc tam tās, nāk atpakaļ.
varbūt tev ir, es nezinu, tavs top kāds restorāns pasaulē vai Latvijā, kur tu gribētu aiziet vai aizbraukt ar ģimeni, kaut kur ir kāds mērķis vai kāds sapnis? Tu zini, es gribētu, laikam Londonā aizbrauktu pie Dmitrija Magi, kur viņš tagad, Eleven Madison Park, tās otrais restorāns viņam ir, gribētu tur aizbraukt un paēst, tas. Teiksim tā, ārpus Latvijas. Bet Latvijā dažreiz nav sanācis tik daudz laiku staigāt pa restorānam, jo mans vecākais dēls, viņam ir judo, viņam ir peldēšanās, viņam ir privāti nodarbināšanās arī ar judo, un mums viss ir tik saplānots laiks dažreiz. Viņš arī tagad piedalīsies, mēs bijām pasaules čempionātā, kurš bija oktobrī Latvijā tās skriešanas, un viņš tagad arī Rīmī marafonā skries man 200, 400, 600, un to mīli, jūdzet skries, jā, un dažreiz arī nav to laiku, lai tā staigā. Par restorāniem. Interesants jautājums. Kāds būtu tavs pēdējais ēdiens, ko tu šajā dzīvē gribētu baudīt pēc centiem gadiem? Tavs pēdējo dienu, kad tu dzīvotu uz planētas Zemi, kurš ir būt tavs pēdējais ēdiens? Zini, Andris, es gribētu visu varētu atdot, viss, kas man būtu, lai mamma būtu dzīva un uzcepa man tos kartupeļus un tos kotletus uzcepa. Es būtu laimīgais cilvēks. Patiešām, pats laimīgais. Tad, kartupeļu un kotletes. Tad novēlu tev tavā dzīves pēdējā dienā, kartupeļus ar kotleti vismaz uzēst. Jo tas jau var būt plusi, jo, tad vismaz, ja tu vari sakost ēdienu, jo mums jau dažādi, mēs jau neko nezinām, kā mums tur ir. Jā, Vasilij, kāpēc ir jāpiedalās jaunajiem pavāriem konkursā? Ja tu gribi kaut ko sasniegt vairāk, ja tu gribi, lai te būtu labs varbūt darba piedāvājums, vai ja tu negribi stāvēt uz vietas vienkārši, un lai nebūtu, ka tu vaverite riņķi, ka tev ir darbs māja, ja tev ir kaut kāds interesi, ja tu dēk no iekšas, ja tev ir dvēsele dēk un patiešām tu milti savu profesiju, tev vajag iet. Ja mēs to nedarīsim, kurš to darīs tā? Jāsāk ir vienmēr ar sevi. Jāsaka vienmēr ar sevi, ja teiksim tā. Un ja tu pats kas ir? Tu aiziet pamēģini. Aiziet pamēģini vienu reizi, un pēc tam tu pats risinās. Ir, teiksim tā, tie cilvēki, kuriem arī nepatik, bet ir tie cilvēki, Karlis, mēs strādājam ar Karli, kādreiz Tallinkā, viņš arī, viņam tur bija psiholoģiskais, vai kas tur bija hopa moments, ka viņš aizgāja projām no tiem, nevarēja startēt, Tas ir tāpat kā skriešana, ja tu skrien un tev varbūt krampis. Man pagājuši gada masas skrienas 42 km, 26 km, viņiem bija krampis un viņa visi aizgāja projām no tās sacensības. Tā kā lūdzu nesēdiet uz dievāna, nesēdiet internetā, Facebookā, Instagramā vai vēl kaut kur, lūdzu piedalīties. Es domāju, kad tie pavāri varētu jauniem 3 reizes novinēt konkursu, un tad to 2000 varbūt nākt un prasīt uz rokas, nevis, ka pirmo reizi kotleti redz. Tev nebūtu kaut kādas pretenzijas, kāpēc tā? Tāpēc lūdzu, redzu, kriekris kāds cilvēks. Tad www.chef.lv piesakieties, aizpildiet anketu un nākiet, startējiet, parādiet sevi. Labi, paldies, lai jauka diena un lai garšīgas kotletes arī tev sanāk. Paldies, Andri. Paldies. Čau, Vasilijs. Prieks tevi redzēt. Mēs esam tagad improvizēta barā, Hercoga Garden, Marupē. Ko es gribu? Es gribu uzreiz sveicinu nodot Andrim Rezenbergam un kompānijai Gemes, kuru mums visu laiku support, palīdz Pavaru klubam jau dažus gadus. Un, Vasilijs, es gribu ar tevi uztaisīt tādu kokteili, kur ir garša par tavu dzīvi. Čau, Denis. Davai pamēģināsim. Tā. Rekurs skaties, tik daudz šeit sirupas, slavenas sirupas monīna, un es gribu, lai tu izvēlies, piemēram, augļu servisiem ir ļoti daudz slavenus augļos, un tagad ir sezona, piemēram, kas tev patīk no augļiem un dārziem vislabāk? Man liekas, ka tagad jau sākas tā baigi ātri, bet tagad sākas jau zemeņu sezons. Mums jau bija gandrīz aprēlī zemenes.
Varbūt sāksim no zemeniem, kaut ko pamēģināsim. Labi. Rekur. Šeit ir ledus. Man būs vajadzīga tava palīdzība. Es leju tad bišķiņ, drusciņ slavenu sirupa. Izskatos bišķiņ kā reklāmā, bet nekas. Tā. Ledu. Jā, varbūt dažas. Tā. Un mēs taisim to improvizētu kokteili, bet es tev uzreiz uzdašu jautājumu. Vasilijs. Jā. Kāpēc vispār tu izvēlējies būt par pavaru? Kur tāds moments, es sapratu, tur 90. gadus, tu izdomā vienu vakaru vai dienu vai no rītā, ka tu būs pavars? Tu zini, Denis, man pat pirmā vārds bija zupa. Jā, Ne mama, ne papa, bet zupa? Ne mama, ne papa, bet zupa, jā. Un, teiksim tā, man liekas, ka no pirmā vārda jau bija viss risināts par to. Un man mama bija pavara un šefpavara, man krustmāte ir pavara, šefpavara, un tā, man liekas, ka kaut kāda dinastija, teiksim tā. Aha, ļoti interesanti. Pirms to, ka mēs lējam, kur mēs braucam? Mēs braucam Amerikā, Itālijā vai Londonā? Mēs braucam uz Itāliju. Uz Itāliju. Nu, skatas arī pēc krasā. Izskatās ļoti labi zemiņu ar sarkanu krasu, un šeit mums Itālijas sprits, bezalkoholiski dzerni. Uzreiz tev jautājums. Zini, ka pavāriem ir diezgan blakus bars, alkohols. Kā tev vispār dzīvi ar alkoholu? Zinu, ka tu esi sportsmens, bet vienalga, vai tev bija tāds brīdis, ka tev patīk kaut ko alkoholisku? Nē, Denis, man tas nebija, tāds brīdis man nebija. Man liekas, kad mēs bijām Tirdzniecības un kulinārijā skolā, varbūt mēs tur kaut ko kādreiz, tur nezinu, tā... Studentu laikus. Jā, studentus, jā, atvadināja bālītē vai vēl kaut ko, jā, bet tā, man cits, teiksim tā, tad uzreiz sporta veids un skriešana, labāk man noskriet 5 kilometrus nekā iedzertēja glāzete. Labi, bet uzreiz tad tev jautājums. Studenta laikus, kad bija vismīļākais ēdiens tev? Studenta laikus dubultos tur bija Dukats kafejnis. Viņam, man liekas, ka joprojām ir. Man liekas, ka tur bija kaut kādi kartupeļi ar karbonādiem un svaigu kapostu. Franču slavenu karbonādu. Varbūt, jā. Labi. Zini, ka mēs jau esam ar vienu no sīrupiem šeit. Tas bija, mums ir zemeņu sīrups. Mums ir jau Itālijas garša šeit. Ko vēl? Vai kaut ko ar gāziem vai parasto ūdeni? Man liekas, ka tas ir bez gāziem. Vai šito bez gāziem? Labi. Kas ir visgalvenais, pēc tavas domas, pavaru profesijā? Man liekas, ka visgalvenais cilvēkam ir veselība. Ja tu esi vesels un ja draudzies ar galvu, tad viss būs kārtībā. Bet kas ir visgalvenais? Nestāvēt uz vietas, visu laiku kustēties un cenšaties kaut ko sasniegt, uzzināt un tā tālāk, tā tālāk. Labi, bet es to ļoti labi sapratu, bet vienalga, kas 100% vajag zināt šefpavaram vai pavaram. Tas, zeltenas punktus, tā baze priekš tevi, bez kā nevar dzīvot tas pavars vispār. Tu zini, priekš sevi laikam tāds viens zelta likums ir, ka virtuvē nevajag stāvēt uz vietas. Ja tev nav ko darīt, nevajag sēdēt tur, nezinu, Facebookā, Instagramā vai vēl kaut ko paņem lupatiņu vai aizēju nomazgā, nezinu, kaut ko nomazgā vai pārbauda 10 reizes savas sagatavas. Bet tu piekrīt, ka bez franču bāzes neko nevar būt. Tā parasti Merces, piemēram, franču kulinārija, tas, man liekas, ka visa pasaulē tas ir kā pamats. Jā, teiksim tā, tas ir pamats, kā, nezinu, kā tētis un mamma, tas ir kā pamats franču kulinārija. Tā, un priekš tevi top 3 receptes, kur tu nes ar sevi visus, kur tu ej? Es sapratu, bet ir vienmēr tu sāk jaunu ēdienkārtu kaut kādā jaunā vietā, un tu zini uzreiz Denis, tā. Es tagad strādāju par pavaru, vienkārši par pavaru, un es nevaru savus receptus, bet ir, zin kā,
Man ļoti patika no Žēļa Robušona ir kartupeļu biezenes, kā viņi taisa. Jā, bet... Pastāsti, kāda ir receptūra. Es pielikšu tad jau ledu šeit pie tev dzērina. Kas tas ir par tas slavena receptūra? Tas Žēļa Robušona slavena recepte, tas ir uz 1 kilogramu kartupeļi ir 200 grami, man liekas, kā piens un 200 grami sviests. Tāda proporcija, sals un savas garša, bet tas viss kopā. Principā vienu reizi man, atnāca viens jauns students un paprasīja, es gribu 2000 eiro. Es teicu, klausies, tu vari uztaisīt kartupeļu biezeni 3 vai 4 veidus? Jā. Viņš man bija šoka, kā tā uztaisīt kartupeļus biezeni 3 vai 4 veidus. Bet kas tev bija dzīve grūtākais ēdiens, ko tu pagatavo gatavošanā? Piemēram, tev tur demiglāsi, mēs visi zinām, ka viņu vajag taisīt 2 dienas vismaz. Ir kaut kāds ēdiens, kas tu taisi dažu reizes un tev nesanāc, un tu izmanto ļoti daudz produktus. Tu zini, man visgrūtākais moments savā dzīvē bija 2010. gada, kad es biju praksē Nomā. Toreiz viņš bija pirmais pasaulē restorāns, un man pēc darba, pēc noguruma es eju mājās un bija tik nenormāls asinsspiediens, ka tecēja ārā no degunā asins. Tur bija tāds, un kad tu aizgāji uz servisu, un vakarā servisu, un tu nolika 6 šķīvis, tev vajag būtu perfekti, nolikt visas 6. Es vienu šķibi, man teica, šef, nē, tās nederēs, un viss pa jaunu. Tur bija tāda pieredze, teiksim tā. Tu vari teikt, ka tu esi pats tāds perfekcionists? Nē, es nevaru teikt, es visu laiku cenšos tā būt, bet vajag to strādāt un strādāt, kritizēt sevi, domāt, analizēt un tā tālāk. Bet tu piekrīt, ka, piemēram, pavars, tas ir mākslīgais darbs. Protams, tas ir ļoti ietekmē uz tavu, kā tu gatavo tava privātā dzīve un tava dvēsele, teiksim tā. Un ja tu esi ar sliktu noskaņojumu vai vēl kaut ko tev nesanās tā gatavot, kā tu parasti gatavo. Mēs palienam pieejam pie tā momenta, kur kaut ko es šeit samaisu. Kādu glazu tu izvēlies? Oi, Denis, kur ir? Kur šito, Davai labi. šito. Tas mēs uztaisim tagad long drink, lejam iekšā, un tu pieliksi klāt prie sevi kaut kādus augļus. Tā, un varbūt veru siropiņu. Jūs varat jau redzēt, mēs neesam barmeni, mēs esam pavari, tāpēc arī un kokteils tāds sanāca. Bet tev bija pieredze tāda dzīve? Tu strādāji varbūt ne tikai kā pavars, bet, piemēram, barmenis vai, piemēram, vispār nav no catering saistīta kaut ko? Nē, man bija pieredze, es 3 gadus strādāju kā piegriezējs. Piegriezējs tas ir šitas uniformo, taisa, kurš lieka to ādas un pēc tam izgriež to. Un 3 gadus nostrādāju kā piegrezējs. Sveicin Horekai, paldies par smukam jakam. Es uzreiz redzu, ka tev ir interesanta jaka ar dzeltenam šitam te fišičkam. Kas no kurien tad? Na kādam laikam? Es ļoti labi atceros, ka man pašam ir kaut kāda liela soma ar šitam pogam. Tas ir 2008. gads, un man liekas, ka no 2008. gada, kad mēs braucam uz starptautiskajām sacensībām, tā uzšējumā no 2008. gada gandrīz viņi būs 30 gadi, vai 20 gadi, jā. Wow. Vispār, piemēram, es kā šefs, man ir, es nezinu, vairāk kā 30 pavaru jakas. Es domāju, ka vairāk. Cik tev ir? Cik svarīgi ir labs garderobs šefam vai pavaram? Tu zini, man ir viens čemodāns ir garāžas pavaru jakam, un viena, teiksim, tā vieta, kur man stāv visas pavaru jakas, cik tur ir, 30 man arī laikam būs no katra vieta gandrīz. Un ir parasti jakas, un ir ļoti tāds dargas jakas, kur Lauris man uzdevināja, teiksim tā, no Eģiptē. Tur ir tāds ļoti tāda kvalitāte, ka tu vari strādāt 2-3 dienas, un tu nesvīstāji jakas. Vismīļākais produkts, ar ko tu strādā un prieks strādāt vispār kā pavāram, piemēram, jūras ķēmitis vai zivis, vai tas ir gaļa, vai
Kas Tu zini, Dzinis, man tomēr patika to, kur mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam Latvijā, un man ļoti patika strādāt ar tiem produktiem, kuri ir tie lokālie, teiksim tā, jā. Un, ja mums ir zivis, tad, pieņemsim, Zandars vai Līnis vai Breksis, tas ir tie vietie. Ja mums ir kartupeļas vai tur vēl kaut ko, tas ir vietie, teiksim tā, vai ķirbis sezonālie, jā. Un tie Latvijas produkti, man tie... Jā. Ķemetis, jā, tas ir ļoti labi, ļoti garšīgi, jā, bet tomēr Latvijas ķemiši tomēr neeksistē, ne? Vai mēs kaut kur Spārģeļi jau ir. Spārģeļi mums ir, jā. Spārģeļi mums 2 vai 3 veidi ir, gan zaļie, gan tie ne brūnie, bet kaut kādi tādi spīdošie, bet mums ir, jā. Tu saki atbildēt par to, ka priekš tevi visgalvenais tas ir pats produkts un lai viņš būs tur vietējais lokāli. Kas vispār tevi nozīmē tava galvā, kā šefam ar tik lielu, milzīgu pieredzi, kas ir Michelin? Michelin, tu zini, tas ir Michelin, priekš mani tas ir tie restorāni, kuri cenšas taisīt tā ēdienu, ka tur ir vienmēr tā kvalitāte, jo, teiksim tā, mēs zinām, ka Āzija ir parasta, kur taisa rāmanu, bet viņi ir viena zvaigzne Michelin, un tur ir baiga rinda no paša rīta līdz pašam vakaram, jā, teiksim tā, bet tur ir tik nenormāli garšīgs tās rāmans, ka man pašam gribas arī aizbraukt uz Āziju un pagaršot to rāmanu. Tad tu domā, ka visgalvenais, ka lai ir konsistence visu laiku tāda paša garša, vai tomēr arī servis vai lokācija? Tas, man liekas, ka tas ir, teiksim tā, tas ir viss kopā. Tas ir gan servis, gan atmosfēra, gan produkti, gan tas ir tā, zin kā, ja tur ir 3 zvaigzne Michelin, tad tu ej to, kā tur uz Nacionālo operu. Tas nav tā restorāns uz katru dienu. 30 gadus atpakaļ, ko tu sevi rekomendēs savā dzīvē, sākumā, pavaru dzīvē, sākumā, tās 30 gadus atpakaļ? Nekad nestāvēt uz vietas, visu laiku mācīties no stipriem šefpavariem, lasīt grāmatas, skaties, ja tev nesanāca vienu reizi, tad cenšanās uzzināt visus knifiņus, visus sīkumus un taisīt, nebaidieties un iet uz priekšu. Pienāks tāds laiks, kad mēs garšosim tomēr to dzērienu, un es gribu, lai tu pateici visiem jauniešiem, kāpēc vēlreiz viņam vajag piedalīties Riga Foodā 2024. gada Zelta Pavarnica, un ne tikai būs arī jaunais konkurss, kur būs Lavāza Dzeltena krūze konditoriem. Par to varbūt pēc tam nākošais viesis mums izstāstīs Valērija Čudova. Kā latvieši saka, augšā, priekšā, iekšā. Un tomēr tiem jauniešiem. Lūdzu, ja tev ir interese, ja tu deg pēc savas profesijas, ja tev ir liesma, ja tev ir kaut kādas grībašanas sasniegt kaut ko savā dzīvē, nesiet mājā. Lūdzu, davai cenšies, aiziet, startē, un lai viss tev notiek. Good luck! Ļoti labas vārdas. Atkal vēlreiz atgādināju www.chef.lv. Lūdzu, ejiet, lūdzu, rakstiet. Lūdzu, mums vajag tie jaunieši, kas grib mainīt pasauli un arī situāciju Latvijas gastronomijā. Paldies tev vēlreiz! Tchau!